Šogad muzeju naktī piedalījās vairāk nekā 200 muzeju visā Latvijā. Šī ir jubilejas reize, jo muzeju nakts tradīcijai aprit jau 20 gadu. Tukuma muzejs atzīst, ka ne tikai šo apaļās jubilejas gadu, bet katru muzeju nakti sagaidot kā īpašu notikumu. Taču šogad programma esot ļoti aktīva. Tas nozīmē, ka ir ļoti piedomāts, lai nebūtu ne tikai actiņām, ko redzēt, bet arī rociņām, ko pataustīt, rociņām kaut ko darīt, izkustēties, izlasīt, izdomāt, izdziedāt, izstaigāt. Šā gada muzeja nakts vienojošā tēma ir izzināt un iegūt, pētīt un saprast. Tukuma muzeja direktori uzskata, ka muzeju nakts tradīcija pat pēc 20 gadiem sevi attaisno un tā atgriezusies pirms pandēmijas aktivitātē. Tas ir neikdienišķi, jo notiek tikai reizi gadā, un šobrīd tieši nakts pasākumi publiku uzrunājot. Bet īstenībā muzeja nakts ir tā reize, kad varbūt var vairākus muzejus iespēt vienā vakarā. Protams, ka Rīgas muzeja izbauda to lielāko drūzmu un rindas, bet ir ļoti daudz cilvēku, kas speciāli brauc ārā no Rīgas, brauc uz laukiem, brauc piemēram uz Tukumu, jo viņiem patīk tā gaisotne, tā brīvā atmosfēra. Jau muzeju nakts pirmajos gados tukumnieki sapratuši, ka no viena muzeja līdz nākamajam ir garš pārgājiens, tāpēc to piepilda arī kopā ar sadarbības partneriem centrā. Aktivitātēs iesaistās, piemēram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, baznīca un pat aptieka. Tukumnieks Ilgonis ir viens no ilgadējiem muzeju nakts apmeklētājiem, un šoreiz viņu uzrunājusi tieši Durbes pils. Muzeja ir jāapskata, vēsture ir interesanti. Ir ceļš, tagad ir mežs, tas ir zvēru mednieku izstāde, ja? Viņi ir jāapskata. Un ja ir tāda izdevība, kāpēc neizmantot. Bet kāpēc tāda interese tieši par medniekiem? Tāpēc, kad mēs ģimenē pavadām laiku pa mežiem, staigājām gar jūru, dabā. Daba interesē. Tukumnieki novērojuši, ka muzeja naktī ir arī sausais atlikums. Tas iedoda āķi lūpā, kas apmeklētājiem liek atgriezties arī ikdienā. Tā interesanti atgriežoties jau kopā ar draugiem, senioru grupās vai skolotāji muzejs noskata kā interesantus pieturpunktus saviem audzēkņiem. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, Artūrs Renholds, TV9 Pakalni.